Sveika, Linda! Apsveicu tev ar uzvaru! Paldies! Kā tu uzzināji par šo konkursu? Es jau pagājuši gadu šeit piedalījos, un tad man modeļu skolas skolotāja Daiga Latkovska pateica par šo konkursu, tad izdomāju pieteikties. Un kādēļ tu izlēmi piedalīties? Tāpēc, kad man patīk piedalīties konkursos, patīk kāpt uz skatuves un patīk radīt tērpus. Un ko vēl bez šīs balvas tu ieguvi piedaloties šajā konkursā? Emocijas ļoti daudz, pazīstamas jaunas draugus. Tā. Un kādēļ izvēlējies sev tieši tādu skatuves tērpu? Tāpēc, kad radot tērpu, rodas tā pati fantāzija, un tā nevar īsti izvēlēties, kā grib taisīt. Un ko tu novēlētu pārējiem konkursu dalībniekiem? Pārējiem es novēlu veiksmi, un lai nepadodas. Paldies tev liels! Paldies! Nu, labvakar! Kā radās doma par šī konkursa rīkošanu? Tā bija tīra improvizācija. Mēs vienkārši Jānis sēdējām un domājām, kaut ko vajag norīkot. Tā arī radās tāda ideja. Bija tāda lietiņa, kad pirms šī pirmā pasākuma pagājušo gadu bija nesen radusies mūsu sabiedriskā organizācija, kas tieši balstīta uz pasākumu organizēšanu. Un tad vienā reizē mēs strādājot kopā ar Inesi, domājām, ko mēs varētu norganizēt diezgan lielu Jelgavas līmenī. Un tā radās interese un ideja par tērpiem un frizūrām. Un kuro reizi notiek šis pasākums? Otro reizi. Pagājušajā gadā bija pirmā reize. Otro reizi pēc kārtas. Vai šajā reizē viss izdevās, kā plānojāt? Es domāju, ka izdevās viss tiešām. Šogad bija daudz labāk, jo kā nekā pagājušajā gadā tas bija ugunskristības. Un, šajā reizē ņēmām daudz ko vērā. Un Jānis, jā. Protams, arī šeit bija šādas mazas kļūdiņas, bet mēs noteikti mācīsimies, un nākamgad būs pasākums būs vēl labāks un vēl grandiozāks. Gaidiet Samtēra frizūra 2012 konkursu. Atsaucība ir ļoti liela, un tā ir arī ļoti, ļoti krāšņa. Tiešām dalībnieki bija pieteikušies ļoti daudz, aptuveni 30, bet dažiem tiešām nebija tā iespēja šodien ierasties, kas ir tālāk dzīvo no Jelgavas. Vai nākotnē arī plānojat šādus pasākumus? Es domāju, ka noteikti. Tas viss ir iesācies, un tam ir jāturpinās. Es arī domāju, ka noteikti. Paldies jums! Veiksmi nākošajā gadā! Jums arī paldies! Paldies!